Diezgan jau smuki te, protams, ir. Nu, lūk, atnācu līdz tiem kuģiem. Šitais saucās Galebs. Man tā arī teica, ej uz Galebu, tas tev paviznās. Tik tālu viss būtu labi. Bet tas tā otrs uz tā arī rakstīts Galebs, bet man jau šis sarkanais, baltais, sarkanais patīk labāk. Un tā jau redzēs, vēl bišķi 10 minūtes jāpagaidot. Un tā man paviznās, cik noprot aizvedīs uz to salu. Uz to salu, un tur varot palikt uz tās salas. Un, kad viņš brauks nākamo apli garām pēc stundas, tad viņš paņems, var uzreiz braukt mājās. Tas aplis sanāk stundu, bet varot padzīvoties vienu stundu arī uz salas, ja gribat. Uz salas varot padzert kafiju un alu, pat viņš teica. Tur viss kaut kas esot restorāni un alus un kafijas un visādi labumi. Un smokumi. Nu, tad atbraucām uz Svētā Stefana saliņa, šitā izrādās saucās. Un te var stundu padzīvoties, papeldēties, te ir pludmale, te ir vēl kaut kas. Un pēc stundas viņš apbrauks vēl vienu apli un tad paņems un tad aizvedīs apakaļ uz tā budu. Nu, ejam apskatīsimies, kas te ir aiz šitiem akmentiņiem. Nekas jau te daudz nav. Te ir tie paši akmentiņi. Un jūra un smuki te ir. Jūra un smuki te ir. Jā. Nu kas var būt labāks par šo Mārtiņu rītiņu? Nav man te fotogrāfs neviens līdzi, bet pēc 5 minūtēm es peldēšos tur, kur tie divi vīri. Brauciet. Adresi pastāstīšu, kam vajag. Brauciet šurpu. Izrādās, ka tie kaktusi. Ot tā, viņi izrādās, ka aug uz klinti. Redz, šitais ieradās, lai mani vestu uz otru krastu. Nu nekas, varbūt atbrauks vēl kādreiz te.